un piedāvājam kārtējo Aldara topu. 5. vietā Ventspils savā laukumā uzņem Barons Latvijas Dzelzceļš. Žanim Pēneram lieliski māņkustība. Viņš ielaužās soda laukumā un atrod vēl labākā pozīcijā esošo Andreju Gražuli. Latviju koknesim lieli 2 soļi un skaists danks. 4. vietā nonākam iepriekšējās kārtas lielajā trillerī Valmierā, kur viesojās VF Rīga, VF-iešu uzbrukums, Pako Kruss un Mareks Mejeris. Kruss ar lielisku gaisiņa piespēli atrod lidojošo liepainieku Mejeri, kuram elegants danks. Gracias, amigo! 3. vietā atkal nonākam Ventspilī, kur viesojās Barons Latvijas Dzelzceļš. Barona uzbrukums, Kristaps Dārgais ielaužās soda laukumā un lielisks danks pāri Andrejam Šeļakovam. Kristap, sen nebija redzēts dankojam mačos. Andrej, domā, kam tu stājies pretī? 2. vietā nonākam Liepājā, kur pie Liepāja triobet viesojās Latvijas Universitāte. Mājnieku uzbrukums, Leimanim skaista piespēle un Kristofers Ričards pārlec Zigmāru Raimo un ar vienroča āmuru skaisti triec bumbu grozā no augšas. Kristofers Ričards augstu virs groziem. Un nedēļas 1. vietā atkal nonākam Valmierā. Līdz spēles beigām 25 sekundes, Valmierai +2. Viņiem arī uzbrukums. Laks aizmet garām pustālo metienu, bet Klemēns Mičels pārlec visu VF komandu un novirza bumbu cauri tīkliņam, panākot Valmierai +4, 19 sekundes līdz pamatlaika beigām un faktiski nodrošinot uzvaru. Klemēnam Mičelam spēles svarīgākais grozs.